Esam Kauguros, un šodien, 14. aprīlī, gan Sporta centrs TV, gan Sporta centrs.com jūs varat vērot šo spēli, kas sāksies pēc dažām minūtēm. Tātad SMS Kredit LV virslīga, 3. kārta, un šīs kārtas noslēdzošā spēle. Atstāj uz mani lielu iespēju, tieši viņu presings, kā viņi sagaida pretinieku jau viņu laukuma pusē. Tagad Grebis izcīna bumbu, un sitiens, bīstams sitiens, mans Savens izpildīja šo tālsitienu. Un Sazonovam ir liels darbs, nu pat bija, viņš tikai lēcienā atvēra bumbu un pārvirza to stūra sitienu. Tikko vēl uzbruka Spartaks, sāka ļoti iedvesmojoši šo spēli, bet man Savens uzreiz dot pretī, cīņa gaisā, nu jāatstāja vārtsargam, tur tā riskanti un nākas Vaičulim spēlēt ar dūrēm. Tuvumās ir labā pozīcijā, tuvumās ir sit pa vārtiem, Vaičulis no bumbu notver. Nu, Rečitska tālsitiens ar augstu trajektoriju, bet bumba lido pāri vārtiem. Ļoti labs centrējums. Vaičulis bumbu nenotur un 1-0, bet izskatās, ka ir aizmugure. Tomēr 0-0. Ņēma savus vārdus atpakaļ. Vaičulis rupi kļūdījās, izlaida bumbu no rokām, bet Spartaka futbolists šķiet tas bija Nauris Bulvītis, centra aizsargs, kurš pieslēdzās uzbrukumam. Un, manuprāt, tas bija viņš, kurš ierēdīja bumbu. Sazonovs, iespējams, tas saistīts ar to, ka uzvarētājs sastāvu nemaina, Sazonovs nostāvēja sausā. Tagad Sazonovs gan kļūdās, neizstiepjas līdz bumbai, un Linds Klimavičs mēģināja pārvirzīt bumbu vārtos no 2 metriem. Malējo pusargu loma uzbrukumos ir liela, bet un ļoti bīstams sitiens, nu pat bija Nikolajam Kozačukam. No šejienes grūti spriest, cik tālu bija no vārtu gūma, bet izskatījās, ka ļoti maz sezonas sākumā. Stūra sitiens. Spartaka futbolisti gaisa 2 cīņu uzvar, uzbrukums turpinās, un Tvomasi pamet bumbu uz priekšu Menam. Mena skaisti ir papēdi tālāk Tvomasi raujās, lielā ātrumā dodas uz priekšu par 3 Rīgas Daugavas futbolistiem, aiziet vienam garām. Piespēlēs noteikti jāpiespēlē Kastaņiedam, kurš šoreiz gan ir pieslēdzies uzbrukumam, bīstams sitiens ar labo kāju, un Kastaņieda gan ir Kreilis, un labā viņam nav sitamā kāja. Jelgavniekiem spēlēt, jo arī tur laukums neatbilst prasībām, tā ka Jelgava būtībā šobrīd bez mājām. Jelgavai. Tagad skatāmies, jaunais Kazačoks sit, vēlreiz sit. Pirmajā gadījumā Vaičulis atvēra, otrajā gadījumā tikai nedaudz garām. Bumba soda laukumā, un tikko netika atklāts rezultāts, jāsaka. Kļūdījās izgājienā Artūrs Vaičulis, otro reizi šajā spēlē viņš rupi kļūdās. Un pavisam nedaudz pietrūka šķietam pašam Tvumasi, lai pielabotu bumbu un gūtu vārtus. Bet tie tika gūti no aizmugures. Un tagad atkal Vaičulis pamet vārtus un netiek līdz bumbai. Atkal atstāja savus vārtus tukšus, bet bumbai pat nepieskārās pusceļā. Nu, nevar teikt, ka viņš apstājas, viņš gāja līdz galam, bet vienkārši līdz bumbai neizsniedzās. Un Spartaks turpina bīstami uzbrukt, labs sitiens ar galvu. Pēdējās minūtēs izskatījās, ka tas pat varētu būt Spartaks, bet es domāju, ka jebkura no komandām var gūt vārtus. Tagad ļoti labi ielaužas soda laukumā Rīgas Daugavas futbolists. Bumba tur nosprūst. Nauris Bulvītis bloķēja šo te piespēli gar vārtiem, apturēja bumbu. Pirmajā puslaikā viņš nenogurstoši centrēja, partneri neizmantoja viņa piespēles, varbūt jāsit pašam. Tieši tā viņš arī dara, sit un spēlē redzējām tikko vārtsargu. Sazonovs kritienā bumbu atcit uz stūra sitienu. Nu, mēs jau tā arī nojautu. Manuprāt, arī iepriekšējos mačos Savens lielākoties centrēja, bet tad otrajā puslaikā varbūt jau cerot, ka pretinieki to vien gaida kā atkal centrējumu, viņš šoreiz izlems sist pa vārtiem. Bumba aizdo daudziem spēlētājiem garām, nokļūs uz tālo vārdu stabu un bija bīstams sitiens, glābis Sazonovs. Nemācēšu pateikt, kurš tas uzsetam no šejienes, man no šī 5 mājas jumta man izskatās, ka tas varētu būt Gliebs Kļuškins, kas tas bija. Tieši tā, tas bija Gliebs Kļuškins, kurš sita pa vārtiem. Šoreiz viņa individuālās darbības rezultātu nedeva. Nu, te ļoti jāsa nospēlē Klimavičs. Klimavičs gan uzreiz rāda Treimanim, ka nekas tur tāds nebija. Un tomēr dzeltenā kartīte, un Klimavičam tā ir otrā sarkanā kartīte. Treimanis noreida Klimaviču. Klimavičs ir ļoti dusmīgs. Spartaka futbols turpina gulēt. Šobrīd komandas turpina spēlēt 10-10, bet Boris jau būs gatavs atgriezties laukumā. Bumba ir soda laukumā, Bulvītis piespēlē Mena sita nedaudz pāri vārtiem. Nešķiet, ka tomēr Vaičulis tur spēlēja pārsta bumbu. Un Kozačuks bumbu pārtvēra. Tur Surečs 1-1 Daņilovam pamat bumbu garām. Daņilovs viņu neatļauti kavē, būs vismaz dzeltenā kartīte. Daņilovs sarkanā uzreiz. Treimanis uzskata, ka tas ir bijis pēdējās cerības sots, un Dmitrijs Daņilovs ir noraidīts. Otrā sarkanā kartīte šajā mačā.
Tedijs Suračs ļoti labi individuāli nospēlēja pret Dmitriju Daņilovu, bet vispirms noskatīsimies, kā Mantas Savens izpildīs soda sitienu. Paliek 7 minūtes. Savens sit, vārtu rāmī gan bumba lido, taču nepārāk spēcīgi. Artjoms Lonšakovs, viens no šiem futbolistiem. Skaidrs, ka Ukrainas Andrijs Ancibors uzbrucējs tagad laukumā diez vai nāks. Sitiens un tikko bumba gandrīz ielido vārtos, tātad tas bija atkal tas pats 17. numurs Nikolais Kozačuks, kurš lēma sist pa vārtiem, negaidīti aizsargā un Sazonovs īsti līdz bumbai nevarēja aizsniegties, kaut gan ir stūra sitiens. Grūti teikt, vai tas bija Sazonovs vai Spartaka vārtsargu un nebija tālu līdz vārtu guvumam. Savens izpilda jau kārtējo stūra sitienu uz to vārtu stabu. Šoreiz tas bija mērķtiecīgi, jo tur viens no futbolistiem atvērās. Tagad sita Račīckis, ļoti viltīgs iegriezts sitiens, bumba lidoja ar tādu trajektoriju lidojot vārtsargam pāri. Sitiens garām. Tagad Mantas Savens pamana, šķiet gripa ar bumbu, sitiens, bīstam sitiens un vārti. Tomēr vārti, tas ir Vadims Gripais, nekļūdos, Ukraiņu leģionārs pašās beigās šķiet izrauj uzvaru Rīgas Daugavai. Pat es filozofēju par to, ka nevar teikt, ka Rīgas Daugava būtu pelnījusi uzvaru. Spartaks parādīja labu spēli un cīnījās līdzīgi ar Rīgas Daugavu. Vaičulis šodien nav, un tagad ļoti labi iespēja. Moros uzreiz vajadzēja sist, Masī arī sitiens tiek bloķēts. Manuprāt, Viktoram Morozam šajā epizodē bija uzreiz jāsit vārtos. Spēlē jau, manuprāt, jānoslēdzas, tomēr Treimanis vēl ļauj, sist priekš, un tagad gan viņš svilp. 1-0 Rīgas Daugava ir uzvarējusi. Rīgas Daugava izvirzās otrā vietā. Vadims Gripa guva šos te vienīgos vārtus. 1-0. Rīgas Daugavai ļoti labs sezonas sākums. Spartakam pirmais zaudējums. Pirmajās divās spēlēs bija neizšķirts un uzvara. Man no jums jāatvadās. Šo spēli jums komentē Edmunds Novickis. Un es aicinu futbolu mīlēt. Gan Aizkrauklē, gan Jēkabpilī, gan Madonā, gan Kuldīgā, gan Saldū. Mīliet futbolu visur. Visu labu līdz nākamajām translācijām.